kaut mani vecāki no centrālās Krievijas, bet 40. gados beigās mans tevs aizbrauca strādāt uz Urāliem. Un tur es iestājos muzikas skolā, un tur es sāku mācīties klavieru spēlē. Bet, kāpēc ērģeles? Tāpēc, ka tajā laikā iznāca, vismaz es atceros 2 filmās, kur es redzēju un dzirdēju ērģeles. Tur, kur es dzīvoju, bez šaubām nekādas ērģeles nebija. Bet redzēju, viena filma ir bijusi tāda prelūdijas slava. Es nezinu, kā ir latviski. Slava. Es tagad, bez šaubām jaunajiem cilvēkiem stāstu, un neviens bez šaubām nezinu. Tur bija runa par vienu zēnu, kuram bija 7 gadi, varbūt, ka 5, tādā vecumā. Un viņš tas nav izdomāts. Tas ir tiešām tāds gadījums ir bijis, un tas izauga no viņa ļoti liels dirigents. Bet es atceros no tā filma tikai to, ka šis zēns atnāca uz baznīcu, un pie ērģelēm sēdēja ērģelnieks. Viņš piegāja un uzlika kāju kaut kur. Un tas ērģelnieks neturēja rokas uz klaviatūras. Un pēkšņi baznīca sāk skanēt. Tas man tā pārsteidza, ka es pilnīgi biju sašutusi. Izrādās, ka apakšā vēl ir iespēja dabūt melodijas. Nevis melodijas, bet savu līniju, basa līniju. Tas pirmais liels iespējas man palika galvā. Un vēl bija tāda filma par kāru, par visu kaut ko, bet es to neatceros. Tikai vienu tādu kadru atceros, ka kāds cilvēks iegāja baznīcā. Tajā pirmā filmā es neredzēju, kā izskatās šis instruments. Bet tajā otrā filmā es ieraudzīju, es skatījos. Tā kā mums doma baznīca, tāds prospekts, pasakaini skaists, baroka stilā. Izrādās, ka šis instruments ne tikai burvīgi skan, bet arī izskatās burvīgi. Un tā laika es laikam esmu saslimusi. Bet es nekad necerēju, ka es tikšu pie šī instrumenta, nespēlēt, par to nemaz nebija nekādas runas. Es vienkārši zināju, ka ir kaut kas tāds, tā kā sāpnis, kaut kas tam līdzīgs. Un es mācījos klavieru klase, pabeidzu tajā pilsēta bija tikai bērnu mūzikas skolas, pēc tam man vecāki aizsūtījuši uz Sverdlovsku, tagad saucas Ekaterinburgā, aizsūtījuši mācīties tālāk klavieres. Un, kad es mācījos 11. klase, mans tevs aizbrauca uz Ļeņingrādu tajā laikā, Sanktpēterburgu, un iegāja Ļeņingrādas konservatorija, zinādams, ka es laikam kaut kur iešu iestāties, braukšu, vai uz Maskavu, vai uz Ļeņingrādu, un atveda tādu bukletiņu, kur ir rakstīts bija visādas specialitātes, un es attaisīju to bukletu un skatos, klavieres un ērģeles. Izrādās, ka tas eksistē pasaulē. Ne tikai kaut kāds sāpnis, bet tas ir pilnīgi reāli var mācīties. Un es braucu uz Ļeņingrādu. Iestājos konservatorijā, meklēju iespēju tikt ērģeļu klase, bet nekas tur tāds pratīgs nebija. Un ar laiku es tomēr, bija tāds gadījums, ka šeit uz Rīgu es atbraucu par asistenti ar vienu Ļeņingrādas ērģelnieku, Marku Šahinu. Mēs pirmo reizi iebraucu Rīgā, un Šahins satikās ar Nikolaju Vanadziņu. Un es biju tajā kompānijā. Un šis patriarhs man vispār satrieca pilnīgi tāds džentlmenis, tāds,
nu nav ko teikt. Es biju tāds skuķis pavisam. Un mēs sēdējām restorānā. Kurā restorānā? Rīgā. Es visu atceros, un baznīca un eģelis. Es šeit asistēju. Visu atceros ļoti labi. Un mēs to sēdējām, runājām. Un, tik tiešām kā pasaka, tas viena gāja. Un ar laiku es tomēr izdomāju, es braukšu uz Rīgu mācīties pie šī profesorā. Skolā es biju labi sagatavota tik tiešām. Un pie profesora Vānadzeņa Nikolaja Karloviča. Tas bija, es uzskatu, mani labākie dzīves gadi. Viņš man pieņēma pilnīgi kā tēvs. Viņš visu laiku sekoja, vai es esmu paiduši, kā man ir ar veselību, visādas tādas interesantas lietas. Un 72. gadā, kad viņam vajadzēja jau būt dzimšanas dienā 75 gadi, man tajā gada bija 25. Un viņš izdomā, viņam dzimšanas diena 11. decembrī, man 11. novembrī. Viņš teica, meitiņ, svinēsim mūsu 100 gadu no 11. novembra līdz 11. decembrī. Un tāds cilvēks man pieņēma savu 100 gadu jubileju. Tas ir tā pa jokam. Viņš vispār bija tāds liels joka vīrs. Viņam vienmēr kaut kas interesanti izteicieni. Es līdz šodien lietoju, piemēram, kas nerozē, tas zaudē. Vienreiz izmantoju arī dzīvē ar profesoru. Mēs tur svinējam dzīvoklīti, kā viņš stāstīja. Sauca savu dzīvoklīti. Svinējam pēc koncerta, mēs atnācam. Laikam mēs traucējam ģimeni. Sieva nevisai patīka. Evgenija Ivanovna viņam sieva ir bijusi. Jā. Un es biju lielā istabā, un viņš izgāja. Un kad es izgāju no šīs istabas, skatos, viņi abi divi, kaut kas konflikts starp viņiem. Es saprotu viņu, staigā cilvēki pa nakti. Skatos manam profesoram, māti stāv, sirmie, baltie māti, šitāda veida, lielie zilie aci, un viņš skatās tāda šausmīga veida. Es skatos uz viņu, nezināju, ko darīt. Es tādā situācijā nezināju, ko darīt šajā momentā. Es piegāju. Nikolai Karlovič, kas nerozē, tas zaudē. Es viņam teicu, ja jūs redzētu, kā viņam izmainījusies seja, viņš uzreiz bija pavisam cits. Viņš saka, smaidiet, pareizi meiteņi, tāds gadījums mums interesants bija. Jā, un starp citu, es pabeidzu man pieņēma uz otru kursu, un gadu es esmu mācījusies konservatorijā, un viņš jau piedāvāja man nospēlēt pirmo solo koncertu šeit pat Doma baznīcā. Un tas bija 22. maijs 1900, pagājušie 1000 gada, 66. gadā. 66. Tas bija pirmais koncerts šeit Doma baznīcā. Es pilnu gadu vēl nepaspēju mācīties. Vai jums labi sanāca? Es ļoti gribēju. Es biju traka. Atklāt sakot, es biju traka. Profesors atnāk no rīta, es klasē, tur, konservatorijā. Atnāk par dienu, es arī tur. Atnāk vakara, es arī tur. Jūs šeit nakšņojat, viņš saka. Jā, es tur sēdēju 7-8 stundas. Es tur sēdēju. Nevarēju atrauties. Ne tāpēc, ka es plānoju kaut ko, domāju, es darīšu tā un tā. Nē, es nevarēju atrauties. Tāpēc, ka Ļeņingradas konservatorijā nebija iespējas mācīties, pie instrumenta tikt. Kaut kā pretojas tas skolotājs, pie kuras tai, nesmu,
palikusi par skolnieci. Nu jā. Un kad es drusciņ piemirsusi. Laikam no treša. Pēc otro gadu mācījos, bet esmu bijusi 3. kursā. Un viņš teica tā, nu, ziniet, meitiņ, uz jūsu viņš bija. Ja jums būtu visi pārējie eksāmeni nolikti, var teikt, ka jūs pabeidzat eģeļu kursu pa 2 gadiem. Bet, ziniet, jums nav jāiet armijā. Nu, paliksim pie instrumenta, pastrādāsim. Viņš bija ļoti aizrautīgs cilvēks pa mūziku, par ēģeliem. Un tāpēc mums gāja ļoti patīkami. Un tā es pārgāju no 3. uz 5. kursu. Un faktiski pa 3 gadiem pabeidzu eģeļu klasi konservatorijā. Tur man bija 3 gadi Leningradas konservatorijā, kā pianistis mācījos. Bet šeit es vēl 3 gadus un 68. gadā es pametu savu konservatoriju. Un man pieņēma filharmoniju par solisti. Tā gadies. Bet profesors vienmēr gāja uz visiem koncertiem, mēs apspriedām un runājām par visādām lietām. Viņš man bija ne tikai kā mūziķis, viņš man mācīja, viņš bija kā cilvēks no lielas burtas. Viņš man mācīja kultūrai, viņš, nezinu, kā latviski teikt, grāmatnosti. Nu, tas bija viens brīnišķīgs piemērs, kādam jābūt cilvēkam. Viņš bija vienreizējs. Jūs bieži pie viņu iesājāties dzīvoklī? Jā, pēc katra koncerta, pēc katra. Un ne tikai es, visi skolnieki, mēs tur vesels bars. Un interesanti ir tas, ka tajā padomju laikā veikali bija tukši, bet viņam galds bija pilns. Nezinu, kā viņš to varēja. Viņš bija ļoti viesmīlīgs un vienmēr kāds atbrauc ērģelnieks no Padomju Savienības, viņš noteikti pie viņa ciemos, no Lietuvas, no Maskavas, visi bija. Tā kā, tik tiešām tas bija Padomju Savienības ērģeļu mūzikas centrs. Jā, viņš pats taisīja ēst? Jā, viņš pats taisīja. Nu, kā taisīja? Viņam, teiksim, šķiņķitis ir bijis, kuru mēs nekur neredzējām, bet viņam bija, un man ļoti patīk redīs. Un vienmēr ziemā, kuru viņš varēja to dabūt. Tomātiņi, visu kaut kā tādi gardumi, pasakaini. Jā. Vodečka, kā vodečka. Viņš tā, iet skāpis, viņam tur, tā, drēbju skāpis, ja? Viņš iet pie tā skāpi, taisvaļā. Izņem no turien, kā kur no lejas, ja, paņemot šitā. Ты моя голубка lādā. Tas ir kņaļs Igor. Jā, viņš joka virs bija. Vienmēr ar jokiem, vienmēr kaut ko viņš, tik tiešām, mēs tikai paspējām smieties. Viņš tik tiešām bija vienreizais joka virs. Un ļoti draudzīgs, ļoti tāds, nezinu, kā to teikt. Viņš ir labs cilvēks, tāds liels labs cilvēks. Man vienkārši tā ir mana stihija. Kad es apsēžos šeit, tad man kaut kas uznāk virsū, ka es jūtos, savā šķīvī, kā teikt. Pilnīgi. Tas viss man ļoti patīk. Mūzika, instruments, viss. Tas viss. Dieva dāvanā. Es uzskatu, tāds skuķis no kaut kādas no Urāliem un Dumbasnīca. Tas ir brīnums, tik tiešām. Jūs ticat brīnumiem? Jātic. Dzīve pierāda, ka ir brīnumi. Jā, es tam pilnīgi ticu. Ir tā. Viss, kas ar mani notika, tas ir brīnums. Un kopš tiem laikiem es spēlēju vairāk nekā 1000 koncertu, ne tikai Dombasnīca, visur
pasaulē. Es jau daudzas vietas esmu spēlējusi. Un visur, kur es braucu, visi runāja par mani, ka pa Dombaznīcas ērģelnieci. Man šausmīgi daudz iznāca skaņu plātes, vairāk nekā 20, tas arī gāja pa visu. Melodija, jā. Tā kā katru gadu mēs izlaidām vienu plāti. Vienkārši man piedāvāja. Šodien, lai ierakstītu kaut ko, jāmeklē sponsoru, jāmeklē naudu. Ļoti grūti kaut ko tādu izdarīt. Bet toreiz man tikai zvanīja un teica, mēs gribam. Es saku, es esmu gatava. Tā kā man var mērķis tik tiešām. Visādā ziņā. Ziniet, kā profesors izteicās? Tikai neuzdodiet man grūtu jautājumu, lai es varētu atbildēt. Šis nebūs droši. Nē, nu tā viņš izteicās. Es pieņemu. Es šo jautājumu uzrakstīju un pašmaidīju. Jūs ziniet, tad slaveno pēdējo akordu eļļu mūzikā. Pēdējo akordu? Eļļu mūzikā, pēdējo akordu. Tad ir jautājums, cik jūs ilgi turat tā kā rakstīts, vai pēc savas... Ziniet, atkarājas no muzikas. Atkarājas. Baham ir tādi skandārbi, kur pēdējā takti ir rakstīts 8. daļa un pauzes. Un tas nav vienīgais gadījums. Tā ka tur nevar turēt, bet citi ērģelnieki tura. Es uzskatu, tā ir kļūda. Vai tu Bahs nevarēja uzrakstīt, lai turētu, ja? Nē, viņam tur 8. daļa. Fuga. Do mažora. Jā. Nu vajag sagatavot, lai visi nebūtu pēkšņi nesaprotoši, ja? Kas notiek. Vai tad tur, vai ērģelnieks ir, kaut kas notiek ar viņu. Jā, vajag muzikāli, jāspēlē muzikāli. Jūs spēlējāt Samuelu Barberu. Dažo par strings. Jā. Starp citu, šito tā dažu, es veltīju profesoram. Es taču apstrādāju šo gabalu. Jūs pats tās gribējāt? Jā. Ērģelēm, tas ir stīgu orķestriem. Un es 2002. gada, pirms tam es nospēlēju visu Bahu skaņdarbus ērģelēm, 17 koncertus šeit. Tas bija tāds man gadījums patikams. Un 2002. gadā, kad profesoram bija 110 gadu, man 60, tad es nospēlēju viņam pa godu veselu ciklu, 9 koncerti. Un pēdējais koncerts bija tas bija Baha muzikālais piedāvājums. Tas ir liels cikls, viņš ir. Un saku es ar to, ka es nospēlēju šito te Barberu profesoru pagodu veltīju. Viņam ļoti patīk tas skaņdarbs? Nu, es taču daudz vēlāk to esmu. Nu, es domāju, visiem patīk šis skaņdarbs. Viņš ir tas gudīgi sakot, tā ir mūzika. Tas man pievērst, varbūt arī muzikai. Sāk dzirdēt akadēmiskas. Kā šeit skan, Dombaznīca skan tas skaņdarbs. Nu, tur nav slicas ērģeles, bet šeit pavisam citā vainā. Tas viens no maniem mīļākajiem skaņdarbiem. Es to saprotu. Jā. Tā harmoniskā valoda brīnišķīga. Jā. Pasakā. Pilnīgi līdz.